Sociālais uzņēmums ir iespēja radīt jaunu sabiedrisku, sociālu un ekonomisku vērtību. Un ja mēs parasti raugāmies uz pasauli, kad ir tie asiņainie un ļaunie uzņēmēji, un tad otrā galā ir tie pūkainie un mīlīgie NVO, tad sociālais uzņēmums ir kaut kas pa vidu, kas apvieno sevī gan uzņēmējdarbības principus, gan arī šos sabiedrības labuma mērķus. Mēs esam sociālais uzņēmums, jo mēs ne tikai ražojam šos riteņus, bet mēs arī meklējam iespējas, kā viņus nogādāt saviem lietotājiem, tiem cilvēkiem, kurus ir vajadzīgs. Mēs tiek meklēties tie sponsori, atbalstītāji un vēl šādi risinājumi, kā padarīt to, iespējams, to cenu zemāku un tā, lai tam cilvēkam vieglāk iegādāties tā kā vispār. Mūsu mērķis ir padarīt šo pasauli nedaudz labāku un padarīt viņu labāku cilvēkiem, kam pārvietošanās nav pašsaprotama. Mēs kopā ar Solvitu esam radījušas sociālo uzņēmumu, kurā mēs risinām veselas divas problēmas vienā laikā. Tas ir gan draudzīgums pret vidi, gan tāda empātiska attieksme pret mūsu mīļajiem vecajiem cilvēkiem. Mūsu senioru nāmas pie mums iegūst socializēšanos, jaunas prasmes, iemācās, iegūst to sajūtu, ka viņas tiešām ir kaut kā, viņas ir ļoti vajadzīgas un viņu darbs ir novērtēts un arī papildus ienākums. Man liekas, jebkura sociālā uzņēmēja lielais izaicinājums ir saprast, kā atrast balansu. Mēs gribētu pēc 5 gadiem pierādīt, ka sociālo un biznesu var šos abus aspektus var sabalansēt. Tu jau var darīt jebko. Pamatā, kā es to saprotu, jebkādu veidu biznesu nodarboties, bet galvenais ir tas, ka daļa no tiem ienākumiem aiziet kādu sociālu mērķu atbalstam. Un tā var būt ļoti plašs sabiedrības loks, ko tu atbalsts, var būt ļoti šaura grupa. Tas pat var būt individs. Mēs regulāri atskaitamies par labiem darbiem, mēs cenšamies būt caurskatāmi, tā, kad ienākot veikalā cilvēki var uz plakāta redzēt, kur nauda ir aizgājusi, kur ir mantas aizgājušas. Mūsu primārais mērķis ir sociāls, bet mēs nodarbojamies ar biznesu. Mēs esam pelnošs uzņēmums, nodibinājums pagaidām, bet mēs tiešām, tā lielākā sāpe ir tas, ka pašlaik Latvijas likumdošanā nav noformulēta sociālā uzņēmēja darbība, kā darbības vai kā juridiska forma vai ietvars, jo pašlaik mēs esam nevalstiska organizācija, taču protams, mūsu saimnieciskā darbība ir viena no pamata lietām, ko mēs veicam, un tas nav ierasts, to nesaprot. The environment in Latvia, I think, is wonderful for small startups because we're having a situation that we really can use Riga, Latvia as a hub where we can experiment, where we can very fast prototype and test products, and then it's very good to go out and to sell it outside of Latvia. So we test it, we experiment here, and then we go out. That's was wonderful. Soros fonds sāka uzrunāt sociālās uzņēmējdarbības jautājumus krīzes dziļākajā posmā. Mēs esam ļoti priecīgi, kad ir izveidojušies vesela virkne ar iedvesmojušiem, sekmīgiem un daudzsološiem jaunajiem sociālajiem uzņēmumiem.